Čau! Man ir tas gods jau 3. reizi ielūgt tevi uz fotopastaigu. Šajā reizē par lokāciju ir izvēlēta Jelgava, Jelgavas pilsēta. Un ar ko tev asociējas Jelgava? Bieži vien tāda viena no sejām tiek rādīta šī te Jelgavas pils. Piemēram, ja Googlītē ierakstīs Jelgava images, attēli, tad tur būs pils. Un ja pils ir krāšņa, skaista, kādi saka, žēl, ka tur tā pa iekšu nevar vairāk padzīvoties, tur kaut kāda maza telpa esot muzejiņš. Bet pārējā tomēr ir lauksaimniecības universitāte. Bet man pašam Jelgava asociējas kaut ko citu. Jelgavā, ja tu esi bijis, vai ja pievienosies, tad varbūt sestdien ieraudzīs, tur ir tāds Trīsvienības baznīcas tornis. Baznīca vairs nav, bet ir tornis, un tur vairākos stāvos ir izvietots muzejs, un pašā augšā jumta vietā ir tāds stikla pārklājums, un tas pārvērsts par tādu skatu platformu, lai aplūkotu pilsētu. Un es neatceros tagad vai muzejā vai tajā platformā, redzēju bildes, fotogrāfijas, kā izskatījās Jelgava kara gados, 1940. gadi. Šie gadi pilsētai bija ļoti, ļoti smagi. Daudzas, man liekas, kad tādas pilsētas zonas tika pilnībā iznīcinātas, nolīdzinātas, un arī pats centrs, tur bija vien māju sienas bija palikušas. Šodien, kad mēs ciemojamies Jelgavā, tad man šķiet, ka pat vienīgais, kas par to atgādina, ir šis tornis, baznīcas tornis, kuram vairs nav baznīca, jo šī baznīca arī acīm redzot gāja bojā. Bet, un es domāju, tas ir tāds, cik liels kontrasts ar to, kas ir bijis, caur ko pilsēta ir izgājusi, un to, kā tagad viss ir no jauna uzcelts, atjaunots. Un tad gribēju nolasīt no Apustuļu darbiem 15. nodaļa, no 15. līdz 18. pantam. Un ar to saskan praviešu vārdi, kā ir rakstīts: Pēc tam es atkal uzcelšu Dāvida sagruvušo mājokli, kas tanī sagāzies, to es atjaunošu, to es atkal uzcelšu. Lai pārējie cilvēki meklē to kungu un visas tautas, pār kurām mans vārds ir piesaukts, saka tas kungs, kas to dara zināmu no mūžības. Un man liekas, ka nezinu, vai ir dot, vai Dievs kaut kāds ar cilvēkiem deva apsolījumus arī Jelgavai, bet katrā ziņā Jelgava ir tapusi uzcelta. Pilnīgi neticamā veidā šķiet brīžiem, kad no tām drupu kaudzēm varēja tapt šī te, skaistā, pievilcīgā diezgan pilsēta. Un tad es domāju, kā ir ar garīgo pasauli. Šeit ir teikts, lai uzcelšu mūrus, lai cilvēki mani piesauktu. Jelgava garīgā ziņā, man liekas, ir tāda ļoti, vai vismaz gana veselīga vieta. Tur ir ļoti daudz draudzes, vasarsvētki, arī visā citas tradicionālās baznīcas. Pastaigot pa pilsētu, tur ir diezgan daudz luterāņu, katoļu baznīcas. Šķiet, ka bija arī pareizticīgo. Arī pestīšanas armijas korpus, tur ir diezgan dzīves, tur slavēšana, viss notiekās. Ir cilvēki, bet man liekas, ka tā mazliet tā pieskaņa man pašam ir, ka tur vēl ir tik daudz kā darāma. Kaut kur šajā, kad es esmu pilsētā, man tāda mazliet tāda pietrūks šī dzīvības sajūta pilsētā. Bet mūri jau ir vietā, mūri jau ir. Varbūt, ka man pietrūks tieši tā no cilvēku puses dzīvība, tad garīgi sajūtam. Kaut arī tur jau ir, man liekas, ka ļoti, daudz labāk kā varbūt daudzās citās pilsētās Latvijā, garīgā ziņā. Jau ir forši, bet noteikti varbūt vēl foršāk, un tāpēc varbūt tev pat fotopastaiga nav tas tavs īpašais tāds dzīves aicinājums, mērķis, ko gribētu sestdienā darīt. Bet varbūt tas, man liekas, katra tāda pastaiga, viņa var kļūt arī par lūkšanu pastaigu. Un man šai reizei, tā, kad staigāšu pa Jelgavu šo sestdienu, 10. izbraucam no Rīgas un 11. tiekamies Jelgavā. Un tad man pašam tā būs tāda lūkšana piecel mūs, atjauno mūs, cilvēkus. Mūri jau ir vietā. Atjaunot cilvēkus, turpini atjaunot cilvēkus.
Tā būs mana lūkšana šai reizei. Gan par mani pašu, gan par pilsētas iedzīvotājiem. Jā, tāpēc arī, ja tu gribi pievienoties, tad, kā vienmēr, iespēja reģistrēties caur linku. Jā, tikko teicu, 10. tiekamies Bruņnīkalā 10A, Pestīšanas armijas, 1. korpus pagalmā tiekamies un dodamies uz Jelgavu. Tur sākuma un beigu punkts būs Jelgavas, Pestīšanas armijas Jelgavas korpus, kas atrodas Dobeles ielā 42. Tad 11. mēs tur tiksimies pie korpusa, būs iespēja iet, ja būs vajadzība ātri korpusā, un tad 2 stundas izmetīsim līkumiņu pa pilsētu. Tās solās, ka būs mazliet vēsīgi. Tad apģērbies silti, uzēd kārtīgas brokastis, un tad pēc 2 stundām 1:00 mēs atkal tiekamies korpusā. Korpusa vadītāja virsniece apsolīja maizītes un tēju. Tā kā būs maizītes tēja, sadraudzība, varēsim parunāt, kā mums gāja, kas patika, ko redzējām. Būs ir uzdevums, kas būs jāizpild šo 2 stundu laikā. Manuprāt, tas uzdevums būs ļoti interesants. Tā kā, ja vēlēs uzzināt vairāk un ņemt dalību, reģistrējies un tiekamies. Būs forši pastaigi. Atā. See you!